Kad piedzima bērni, kad nomira vīrs, vajadzēja bērnus kaut kā lolot un audzināt pašai. Man bija tāda doma, ka bērni nevar dzīvot noslēgtā telpā. Viss tas dzels priekškars, vienlīdzīga sabiedrība, kolektivizācija, nekas no tā man nav pieņemams. Bērniem jāattīstas pēc saviem iekšējiem likumiem. To man vēl mamma iemācīja, neatkarīga krievu sieviete. Es pati pēc izglītības esmu filoloģe, slāviste, poloniste. Un, kad notika perestroika un sagrūva visu Maskavas ekonomiku, tā patiešām sagrūva. Iestājās, ja ne gluži bats, tad kartiņu sistēma. Un tieši 90. gadā esmu palikusi atraitnēs ar 2 maziem bērniem uz rokas un trūkumā. Es devos uz baznīcu. Un kāda baznīca ir piemērota polonistam? Katoļi, protams. Un tieši tobrīd Romas pāvests uzaicina visus gribētājus no demokrātijā ievēlušās Padomju Savienības uz tikšanos Polijā. Un visa tā Padomju Savienība burtiski aizdrāzās uz turieni 91. gadā. Es tajā laikā strādāju ārzemju literatūras bibliotekā, un visa mūsu biblioteka iekāpa milzīgā vilcienā, un visi aizbrauc uz turieni uz tikšanos ar Romas pāvestu. Tur kaut kā arī viss notika. Es pārgāju katolicismā. Un pēc tam jau 93. gadā mēs braucām uz Minheni pēc tezē ielūgumu. Ir tāds klosters Francijā. Un pēc tam ar bērniem mēs katru gadu uz turieni braucām. Tas prasīja milzu pūles un beigās man atlaida no darba. Taču katru gadu mēs ar bērniem braucām uz kādu Eiropas pilsētu. Un tā bija milzīga atšķirība, kāda bērna atgriezās Maskavā pēc braucieniem uz Eiropu. Reiz, kad viņiem bija ap 20 gadu. Mēs ar draudzeni izlēmām palaist viņus vienus pašus. Viņi patiešām aizbrauc vieni paši un uzzināja, reiz pavisam nejauši viņiem tur pajautāja, kāpēc jums tāds dīvains uzvārds? Un viņi atbild, mums laikam it kā senči, bijuši latvieši, un sākās tur tāds jauniešu burziņš, runāšanās. Viņi pārbrauc mājās un izstāstīja to man, pie kam abi teica, ka nekur nebraukšot. Kaut gan tāda iespēja esot. Repatriēties uz valsti, kurā dzīvojuši tavu senči. Un viņiem patiešām ir tēva pasa un dzimšanas apliecība, kur apliecina, ka viņi ir latviešu bērni. Tātad viss nepieciešamais ir, bet viņi nekur nebraukšot. Un tad es ņēmu to lietu savās rokās. Es nekad gan neesmu centusies saviem bērniem kaut ko uzspiest. Tieši otrādāk, maniem bērniem vienmēr bijusi izvēles brīvība. Bet šajā gadījumā es iztērēju kādus 2-3 gadus. Es ļoti viņus uz to mudināju. Un vecākais dēls aizlaidās no armijas. Kaut viņam bija sieva, bērns, viņš mācījās. Pašā 1. aprīļa priekšvakarā, kad Maskavā tika izsludināts iesākums, viņš iesēdās vilcienā un aizbrauc. Sveika, mamma. Sveiks, Stokavei, kāpēc tik agri? Ielidojām pusstundu agrāk nekā plānots. Tā taču nemēdz būt. Mēdz, tagad mēdz. 2006. gadā pirmo reizi apmeklēju Latviju, aizbraucu uz Jūrmalu, bija maijs, tāds pavēss, bet ļoti iepatikās. Es nodomāju, kāpēc gan nepamēģināt pārcelties? Nokārtoju visus dokumentus, ilgi šaubījos braukt, nebraukt, tikko bija piedzimusi meitiņa. Tomēr vienu brīdi sapratu, ja nepārcelšos tagad, tad nekad vairs nesaņemšos. Aizņēmos no brālēna naudu, iesēdos vilcienā, sakravāju koferi un atbraucu uz Latviju. Kamēr bija projām kafija kļuvusi dārgāka. Ar bērniem aiziesim uz zoodārzu paskatīties. Rīt, cerams, būs siltāks. Šodien ir augsts. Šodien visur ir augsts, bet rīt būs siltāks. Kā Grišam iet?
Grīša briesmīgi cieš. Kāpēc? Viņam ir eksāmeni muzikas skolā. Tā, un bērni nav sagatavojušies. Bērni nav sagatavojušies, dāvina viņam milzīgus rožu pušķus. Jā, lai viņš uz to visu pievēr acis. Bet viņš nepievēr, viņš rāda to savu sejas izteiksmi, kāda nejēdzība. Šodien viņam bija koncerts. Visi nospēlēja slikti. Visi nospēlēja slikti, nabaga Grīša. Bet viņš noturējās un nevienu nenogalināja. Nenogalināja, bet teica, ka noteikti to izdarīšot. Jā, vienu skolnieciņu uz Ziemassvētkiem cepetim. Blakus ir do blakus. Vēlreiz. Aļona, mēs to jau esam apsprieduši 100 000 reižu. Sīnots ir ilga, gara nots. Un paliec uz tās nots. Rekurtā jau ir apvilkta, apzīmēta, parakstīta. Vēlreiz. Un tagad spēlējam tempā. Tā mums jau ir tradīcija, kad tētis atbrauc, ejam ar bērniem uz zoodārzu. Kā saka, ja gribi sasmīdināt Dievu, izstāsti viņam par saviem plāniem. Tā ir sanācis, ka es strādāju Minhenē, bet mamma, brālis un ģimene visi dzīvo šeit. Paldies Dievam, lidmašīnas lido ātri, ik pa laikam atbraucu. 2 stundas un esmu mājās. Regulāri atbraucu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas ir skaistas. Un vēl kādas tās ir? Marta, mēs pie žirafēm pavadām visvairāk laika. Kas tev viņās visvairāk patīk? Manuprāt, viņas ir spēcīgas un ļoti smieklīgas.